Nu, čau! Šodien braucu uz Igauniju. Bija vispār plānots doties uz Peipusu, bet iepriekšējā dienā plāni mainījās. Tāpēc nolēmu braukt kaut kur tuvāk vai arī uz īsāku brīdi, jo jābūt laicīgi atpakaļ Valmierā. Nu, tad pieņēmu lēmumu aizbraukt uz Pērnavas upi, pameklēt zandartus. Es ceru vismaz uz dažām copēm un vismaz rokās paturēt ziemas zandartu. Ziemā vēl zandarts nav izvilkts. Tagad braucot cauri Igaunijai, es ik pa brīdim ieskatos spidometrā un prātoju, cik tad īsti ātri var braukt ārpus pilsētas. Esmu dzirdējis nostāstus, ka jau stopē poliči pie pirmajiem pārsniegtajiem kilometriem, bet īsti nezinu, kā tur ir. Ierakstiet komentāros, pie cik liela ātruma parasti stādina Igaunijā vietējā policija. Nu, es esmu atbraucis te pašā centrā, noparkojos. Negribu pagaidām maksāt par parkingu, jo īsti nesaprotu, kur te var tikt, jo pagaidām šeit apkārt visur ir iežogots. Parkings maksā 10 eiro diennaktī. Džeki kaut kādi sēž. Reku, kaut kādi džeki ir. Tad jāiziet, jāpajautā, vai šeit ir tā īstā vieta, kur visi ķer. Un tad, ja ir, tad arī jāiet, jāmaksā par stāvvietu, jo nesen uz kādu laiku bijām arī Igaunijā. Nezinot, nesamaksājām par parkingu un dabūjām 30 eiro sodu. Tā ka esiet uzmanīgi un maksājiet par stāvlaukumu. Šajā galā cilvēku mazāk. Bet atkal reizi tas gals. Iktīgi biezs ar cilvēkiem. Neizgudrosim Ameriku un vienkārši iesim tur, kur cilvēki vairāk čupojās. Es pieļauju, ka tur arī kaut kas vairāk ķerās. Liela daļa sēž. Es īstenībā pa visu lokalizējas. Liela daļa sēž, bet daudz arī ķer uz blitku. Es tā pieļauju. Jāaiziet un jāpaskatās, jāparunā ar cilvēkiem. Stīvnieku uzlikt. Jāvelk ārā. Arsenāls viss. Pats nepaņēma makšķeri. Var tā notupīt. Tā gadās tajā brīdī, kad visas makšķeres parasti bija somā. Principā man viens no garajiem kārtiem, kas man bija, nelīda makšķerē. Un es viņam nolauzu spicīti. Vienkārši, zin kā, no kastes ārā lien laukā. Un tas mašīnā, tā kaste nogāžoties, un visdrīzāk to spicīti aplauza. Un tagad es nopirku jaunas skātus un nopirku futlāri. Vienkārši tā vairāk negadītos. Un pieradis biju, ka viss mans arsenāls ir iekšā somā, atnāca līdz ālingiem. Bez futlāra. Bet atstāt turbi un visas man tas negribās. Jo kaut kur viens džeks stāstīja, arī šitā aizgāja, atstāja no urbja kaut kādas plečandāļus. Vienkārši aizgāja uz citiem ālingiem, jo tajā vietā bija piebarojis. Un atnāca atpakaļ, vairs nekā nebija. Tā kā jāaiziet līdz mašīnai, bet ņemu visus urbjus un somas līdzi. Šādu futlāri es iegādājos. Vismaz tagad esmu drošs, ka transportējot makšķere un spola nesalūzīs. Tā te. Kāds man ir gana stingrs. Nav baigi dārgs, bet funkcionēs, es ceru, labi. Ice Attack karbons. 57. medium hard. Zandartam tieši tas, kas vajadzīgs. Nu, tā mēģinās.
Un no manekļiem man ir šādi te vibi. Šāds ar dzeltenu oranžu vēdriņu, kurš ultravioletā gaismā staro. Un tad ir šāds te interesants. Mēģināsim šādu. Un tad ir šķērsblitka. Tāda lielāka izmēra rapala, snaprapa 8. Tad sāksim ar vibiem, un tad, ja kas, tad pāriesim uz šķērsenisko. Это за мостом? Перед мостом. Понятно. Aprinājos ar Džeku, kurš te jau sēž un sēdēja arī iepriekšējās dienas. Saka, ka eholotos redz, ka zivs ir, bet vispār negrib reaģēt uz mānekļiem. Vienīgais, kas viņam strādāja, bija 5. izmēra balansieris, šķērsniskais. Un visa zivs lokalizējās pirms šī tilta un pirms šī tilta. Sanāks ar abiem tiltiem. Šeit ir gana daudz cilvēki, cik es redzēju. Tad kādus asarīšus valkā. Tur, kad es biju kaut kādas 10 tāliņus uztaisīju, izgāju un neredzēju, lai kāds kaut ko būtu izvilcis, bet izskatās, ka tur tagad arī neķerās, jo reāli cilvēki ir pazuduši no tā gala. Nu, būs jāiziet, jāpārliek laiks mašīnai un iešu tur atkal sāk čupoties cilvēki. Es pieļauju, ka varbūt tur kaut kas parādās. Izmēģināju abus vibus, kas man bija, un arī balansieri. Tātad atgriežamies atkal Capē. Skatos, ka tā vieta, kur iepriekš bija riktīgi daudz cilvēki, paliek arvien mazāk pieprasīta. Tagad labā puse, kas ir tilta šī mala. Tur atkal cilvēki sarosās. Es domāju, ka ies garām tiem, kuri te sēž, vienkārši pajautās, kā viņam ķerās. Ja nav nekā, tad ies tālāk aiz tilta. Starp citu, dabūju jaunu kostīmiņu. Iepriekš paigi nočakarējos un apnika jau vilkt pa 5 apģērba gabaliem kājās un ķermeņa augšdaļā vienkārši, lai būtu silts, tāpēc nolēmu, ka vajag normālu ziemas kostīmu nopirkt. Skatījos daudz dažādus. Tas, pie kā nonācu, bija reāli Norfins. -30 grādos viņš it kā vēl silda, un pagaidām tās 2 stundas nostāvēju. Ir ļoti labi, jūtos izcili. Iegādājos Agro servisā. Tur bija krietni lētāk nekā internetveikalos skatījos. Internetveikalos bija pāri 200 eiro, arī salīdzina LV skatījos. Un Agro servisā paņēmu komplektu pa 169. Tā kā varat paskatīties Norfina костюминюсь. Ритий лави. Добрый день. Судак тоже берет? Очень клюет. Я вижу, да. Да. Чуть-чуть сейчас пореже, потому что я его отвлекаю. Ага. Он все время постоянно. А судак не клюет? Не берет? Пробовал, да? Да, попробуй. Наловили красивых? Добрый. На судака тоже пробовали? Пробую, вон мы там с ребятами, мне надоело это пробовать. Тут Маша, пойду белую рыбу половить. Да, тут белая выходит. С подкормкой, да? А? С подкормкой? Да. Ага. Ну и на судака ни одной. У меня ничего не было. Там пару поклевок у ребят были. Да, да. Ничего. В том краю не знаете, как там собирается народ?
вообще ничего не было. А, там, оттуда, да? Да. Ничего не было, и мы пришли сюда. Ну, ясно. Ладно, удачи. Как клюет? Очень странно. Странно? Ловится вот в одной, Да? причем снасти одинаковые, мормышки одинаковые. Корм как, блядь, два мотыля одинаковые. Просто плохо. Интересно. А как судак пробовали? Не, мы только на белую. Не. По судаку не слышали как? Угу. Ну, судя по тому, что все разбежались, И бегают постоянно. Третий раз Хорошего приезжаем, и народ шарится везде. Ну, 3 дня назад мы были, в субботу мы были. Вот, в воскресенье мы были. да. Народ весь день стоял, человек 50 было. А, В четверг были тоже здесь, там тоже народ было до хера. А сегодня что-то все разбежались. ну не клюет, я там уже попробовал. Долго ты там был? Ну 2 часа. Окуня тоже нет? Ну я на большие приманки, я на вибы. Судака искал. Пока, да? Что? Не клевал судак? Нет, вообще. Ну, мальцы говорили, что пару поклевок бы были за часа 2-3, но говорят, что в субботу лучше клювало. Nu, ko es varu pateikt? Izstaigāju gar vairākiem vīriem, aprunājos, ietaupīju, es domāju, vismaz stundu, pusotru. Sapratu, ka baigi, nu nav vērts uzkavēties šeit. Džeki izstaigājuši visas malas starp vienu tiltu, otru tiltu, teica, ka baigi neņem tas zandarts šodien. Bet, nu, principā, cik reku čāļi, cik ar cilvēkiem parunāju, tad viņi teica, ka starp to tiltu, pie tā tilta tur ķērās pēc pāris dienām. Un tad šeit, pretī tām jaunajām mājām, saka, ka tur pavasarī ļoti labi asari ķērās un arī zandarts ņem, bet nu ne šodien. Cik te visi runā, šī ir tā dejošākā vieta. Baltās zivis gan ķer, bet šodien man tās neinteresē. Ka, ja plānojat braukt, tad varbūt šī vieta ir dažu stundu vērta apskatīt. Nu, te ir tāda automašīna. Te ir kāda ēstuvīte, leiva, kas saucas. Var nolikt mašīnā 2 stundām bez maksas. Ja brauksiet tieši starp 2 tiltiem, tas ir jāatrodās. Nu ko, rezumējot video, tagad montēju, sapratu to, ka īstenībā cenšoties un gaidot to standarta copi, neesmu īsti parādījis, kā es to daru ar vibiem, bet nu nevaru sevi devēt par spečuku un droši vien pastāstīšu tad, kad būšu kādu zandartu izvilcis. Nu, principā tā copa jau, ja ir universāli makšķerīgi līdzi un ir vēlmi ķert arī balto, tad ir vērts uz turien aizbraukt, pamēģināt noķert arī ne tikai zandartu un asari, bet arī raudu, sapali, tur izskatījās tīri labi izmēros. Nu, es īsti nesaprotu, vai šāda veida kontents un formāts jums ir saistošs. Uzrakstiet lūdzu komentārā, vai tādi videoklipi ir interesanti, kurus vienkārši pastāstu, paskatos, parunāju ar cilvēkiem. Varbūt kaut kādas lietas informatīvas arī nodara jums, bet copes nav. Jo bieži arī sanāk pašam aizbraukt copēs, kuras es neesmu ievietojis YouTube. Vienkārši, ka nav nekas īsti piekēries un tā copa ir vienkārši garlaicīga manā skatījumā. Ja jums šāda veida videoklipi, jo sevišķi tad, kad es braucu uz jaunām ūdens tilpnēm un pētu kaut ko savādāku un mēģinu meklēt
vienkārši vietas, kur ķerās un kas ķerās un uz ko. Pat ja es pats neko nenoķeru, vai jums tādi videoklipi arī būtu interesanti. Uzrakstiet komentāros un tad jau tiekamies nākošajās video. Čau!